Radio Boom FM un Kristians Rozenvalds piedāvā raidījumu ciklu Vīzija. Labrīt! Labrīt visiem tiem, kas mums skatās šobrīd interneta tiešraidē. Labrīt tiem, kas arī atkārtojumā to skatīsies rītdien RTV. Labvakar tiem, kas skatās šovakar. Mēs turpinam raidījumu ciklu Vīzija. Mēs meklējam mērķus, vīzijas, gan Latvijas vadošo amatpersonu, gan arī uzņēmumu, no kuriem ietekmē visu mūsu dzīvi. Šodien es esmu uzaicinājis uz sarunu Jāni Langi. Jānis ir nesen iecelts par valdes priekšsēdētāju valsts akciju sabiedrībā Latvijas valsts ceļi. Manuprāt, uzņēmums, no kura ir atkarīgi faktiski visi Latvijas iedzīvotāji, jo kaut kādā veidā mēs visi pa viņiem staigājam. Mēs visi esam dažkārt neapmierināti ar stāvokli. Visiem mums ir aizdomas par to, ka tur zog, nepareizi taisa. Manuprāt, cilvēks, kuram nav viedoklis par Latvijas ceļiem, es tādu neesmu sastapis. Bet es vēlreiz atgādināšu, ka mūsu šodienas saruna ir par mērķiem un vīzijām. Mēs nerunāsim par vakardienu, mēs nerunāsim par to, kurš ir vainīgs. Mēs runāsim par to, ko tad mēs šajos apstākļos, kad naudas nepietiek, kādus mērķus mēs varam uzstādīt. Jo, manuprāt, vēl grūtāk un vēl atbildīgāk ir uzstādīt mērķus tieši tad, kad naudas ir mazāk un kad uzdevumi ir vēl, kad uzdevuma noteikšana ir vēl aktuālāka. Labrīt, Jāni! Sveicināti! Varbūt sākam ar pašu. Tad ir tāds, mēs faktiski esam iesākuši kā tradīciju mūsu viesiem jautāt, kāda vispār ir attieksme par šiem te mērķu uzstādīšanu vīzijām. Jo, kāpēc to vienmēr jautājuši? Tāpēc, ka mums latviešiem kaut kā liekas, ka ko tur daudz runāt. Tev ir valsts ceļi, paņem lāpstu, rocis, ko tur daudz domāt. Man liekas, ļoti labs jūsu ievads, Rozenvalda kungs, tieši par to, ka ierobežot finansējuma apstākļos reformas arī sāks. Un tad, ja nepietiek naudas, tad vienmēr tiek noteikts prioritātes, tiek uzstādīt mērķi, kas tad ir svarīgāk un kas varbūt tās nav tik svarīgi. Un jāsaka arī, ka Latvijas valsts ceļiem, protams, mēs strādājam ierobežot finansējuma apstākļos, un tieši tāpēc mēs uzstādām mērķus. Un viens no mērķiem, ko mēs esam uzstādījuši līdz 2020. gadam, ir izstrādāt valsts autoceļu sakārtošanas programmu, kurā ir noteikts mērķis, ka 2020. gadā valsts galvenie autoceļu labā un teicamā stāvoklī, savukārt reģionālajie autoceļi 75% ir labā un teicamā stāvoklī. Tas precīzi izriet no tā, ka ir uzstādīts mērķis, kas mums ir jāsasniedz. Protams, lai šo mērķi varētu sasniegt, ir nepieciešams finansējums. Un no tā arī izriet, varbūt tās tādi 3 apakšmērķi, kas ir man kā Latvijas valsts ceļu vadītājiem ļoti svarīgi. Viens no tiem ir, protams, uzticība nozarei. Jūs teicāt, tas, ka katram Latvijas iedzīvotājiem ir viedoklis par ceļiem, es piekrītu, arī mēs esam taisījuši daudz dažādas aptaujas, studenti anketējuši, ko vidējais Latvijas iedzīvotājs domā gan par nozari, gan arī par organizāciju Latvijas valsts ceļu. Un tad visinteresantākā, protams, ir tā sadaļa, kur ir ieteikumi Latvijas valsts ceļu vadībai. Tā kā jūs teicāt, beidziet zakt, sāciet vienreiz strādāt, beidziet priecāties, ja kādreiz kāds ceļš ir izbūvēts labi, jo tāds viedoklis ir izveidojies, kad pēc būtības pēc naftalīna smaržojoša organizācija, kas priecājas, ja gadījumā kādreiz kaut kas sanāk arī labi. Tad mērķis ir šo viedokli mainīt un paaugstināt arī uzticību nozarei kā tādai. Jo tikko kā būs uzticība nozarei augstāk, tā mēs varam runāt arī par ilgtspējīgu finansējumu modeli, mēs varam runāt arī par visiem kvalitātes pasākumiem, ko mēs veicam, ko mēs esam veikuši, ko mēs šobrīd veicam, ko mēs arī turpmāk veiksim, lai uzlabotu autoceļu būvniecības kvalitāti, lai panāktu to, ka sabiedrība mums uzticās. Tad vēlreiz, mēs rezumējam to pirmo virsmērķis, tad varētu būt uzticības atjaunošana. Uzticības atjaunošana nozarei. Un veids kā? Otrs varētu būt. Kā mēs to izdarām vienkārši? Un ko mēs gribam panākt? Tad cilvēki nedomā, ka mēs Redziet, es to saucu zināmā mērā par tādu uzticības trīsstūri. Ir 3 sabiedrības grupas, kas ir iesaistītas. Pirmā ir sabiedrība, otrā ir politiķi un trešā ir profesionāļi. Un šobrīd tiek uzdots jautājums, vai sabiedrība uzticās ceļu būvs profesionāļiem. Es zinu, atbildi tā ir nē. Vai sabiedrība uzticās politiķiem? Atbildi ir nē. Vai politiķi uzticās profesionāļiem? Es domāju, ka varbūt tās nepietiekami. Vai politiķi uzticās sabiedrībai? Es arī domāju, ka iespējams nepietiekami. Visur šajā uzticības trīsstūrī visur ir atbildes nē. Mērķis ir panākt to, ka Latvijas valsts ceļi kļūst caurspīdīgāk, atklātāk, vairāk stāstīt par to, ko mēs darām,
kas būtu jādara pareizāk, un tādējādi atkarot šo uzticību gan no sabiedrības, gan arī no politiķiem. Un veidot šo uzticību, kas veidojās. Vīzija. Raidījumu cikls Vīzija radio portālā BūmFM, BūmFM YouTube kanālā un RTV. Jā, turpinam meklēt Latvijas ceļu vīzijas un vispār attieksmi pret ceļiem izanalizējam. Cik es saprotu, viena no problēmām ir arī sabiedrības neinformētība, neizpratne par ceļiem. Kādus mērķus mēs varam uzstādīt? Jo no vienas puses mēs visi gribam braukt labos ceļos, mēs visi gribam lai pie mūsu mājas pienāk asfalts, un tā tālāk, bet tāpat laikā, tajā brīdī, kad mums būtu pašiem jāapzinās, ko tas maksā, kāpēc un kāds no tā būtu labums, tad gan mēs vienmēr uzdodam, tad mēs no šiem jautājumiem izvairamies. Kā mēs varam panākt, ja kāds ir tas mērķis attiecības izmaiņā, tad mainot attieksmi pret ceļiem no iedzīvotājiem? Es piekrītu, ka atslēga ir sabiedrības informēšana, jo pēc būtības ir kā ceļi nerodas paši no sevis. Ceļus izbūvē iepriekšējās paudzes, uztur un nodod nākamajām paudzēm. Un ja kādā brīdī neizpratnes dēļ tiek pieņemts lēmums taupīt līdzekļus uz ceļu būvniecību un uzturēšanu, tad par to samaksā nākamās paudzes. Un jāsaka tā, šādi lēmumi par ietaupījumu, kas tiek pieņemti uz ceļu būvniecību un uzturēšanu, viņi tiek pieņemti, es pieņemu arī, ka nepareizs vai nepietiekams informēšanas dēļ, jo pēc būtības ceļi ir tā kā asinsrite. Ja valstī ir mērķis, ka līdz tādam un tādam gadam uzbūvēt labklājības valsti, tad ceļi ir kā instruments, kas to nodrošinās, jo pa ceļiem pārvietojas iedzīvotāji, pa ceļiem pārvietojās preces, tiek pārvadāts, tiek nodrošināta mobilitāte, tā ir kā asinsrite, kas nodrošina valsts ekonomiku. Un ja kādā brīdī šī asinsvada sāk vienkārši aizsērēt, tad asinsrite pasliktinās. Un loģiski arī, ka cilvēku veselība pasliktinās. Un tā ir tāda analoģija, ko mēs varam runāt arī par ceļiem. Mēs varam runāt par to, ka tas ir skaists skan piekrīt, bet naudas ir tik, cik ir vienalga, kādus mērķus mēs varam mainīt, kādas mēs varam uzadīt priekš sabiedrības. Es domāju nevis par ceļiem, bet kas ir tas pieprasījums, ko mēs varam ar sabiedrību veidot priekš ceļiem. Vēlreiz, ir pilnīgi skaidrs, ka katrā mājā asfalts Latvijā nekad nepienāks. Visdrīzāk, ka katrs ciems nekad ar asfaltu netiks savienots. Visdrīzāk, ka kaut kāda liela daļa ceļu šā vai tā mūsu gan izvarbūt ir viens no mērķiem ir pieņemt un sabiedrībai izskaidrot, ka ceļš uz to pagastu pēc būtības ir jāaizmirst. Ja mums ir ierobežotais resurss, tad mēs nevaram visus ceļus vienlīdz uzturēt nekārtīgus. Mums būtu jāvienojamās, ka tos mēs vispār droši vien neaiztiekam, lai tur sabrūk galā, kas tur slikts. Ir vesela virkne tā saucamie sociālie ceļi, uz kuriem satiksmes intensitāte ir salīdzinoši ļoti zema, kuru uzturēšana, jeb rekonstrukcija no ekonomiskā viedokļa nekad neatmaksāsies. Bet tai pašā laikā ir jāsaprot, ka tas ir ceļš, pa kuru vairāk skolnieki dodas uz skolu, tas ir ceļš, pa kurien ātrai palīdzībai jānokļūst līdz pacientam, un jautājums, kurš pieņems tādu lēmumu, ka šis ceļš nav nepieciešams. Tāpēc arī es uzstādīju to jautājumu par to, ka jāpadomā par mērķiem attiecībā pret sabiedrību un sabiedrības mērķiem attiecībā pret ceļiem. Ja mēs gribam uzturēt visus ceļus kārtībā, vienlīdz nesakārtots, tad vienkārši nebļaujam viens otram sejā, kad uz Liepājas šoseis ir bedres. Savukārt, ja mēs gribam, lai Liepājas šosei būtu kārtībā, mums ir ierobežots laiks un resursi, naudas tad vienkārši pieciešam, kad varbūt ceļš no manas mājas līdz dzelzceļa stacijai, ir tāds, kā mēs ar džipiem paši nobrauksim, tāds viņš būs. Pēc būtības tas jau notiek dabiskā veidā, jo arī mēģis, kas līdz 2020. gadam uzstādīts, viņš attiecās uz galvenajiem autoceļiem, kas visā valstī ir 1600 km, un uz reģionālajiem autoceļiem, kas ir nedaudz vairāk kā 5000 km. Attiecībā pa vietējiem ceļiem, jāsaka tā pavisam atklāti, ne nacionāla attīstības plānā, ne transporta attīstības pamatnostādnēs, vietējie ceļi nav ielikti kā prioritāte, un tie ir vairāk kā 12,000 km pa visu valsti. Un līdz to pēc būtības viņi tiek atstāti ikdienas uzturēšanai. Tur nav paredzēta uz ļoti lielu daļu no viņiem nav paredzēta nekādas rekonstrukcijas. Līdz to šis viss process jau norisinās dabīgā veidā. Kāpēc man tas vēl papildus interesē? Vai nav tā, ka mēs faktiski tas mērķis līdz šim ir bijis izpatikt visiem? Un tad ir tā, ka man nepatīk šitā. Man patiktos labāk, ka mēs novienoties par mērķi, piemēram, varbūt tas, kas tikko tika pateikts, ka lielie ceļi, Rīga Liepāja, Rīga Ventspils, Rīga Daugavpils, Rīga Valmiera, Rīga Jelgava, Bauska, tie būs forši. Tu nobrauksi tur labi pa 100 km pa labu ceļu, tad pieciet, ka tev būs jānaiziet ar kājām tur pēdiņās, pēdējo puskilometru. Bet pēc būtības tas arī notiek.
Tas arī notiek, jo lielākā uzmanība šobrīd gan no Eiropas Savienības fondu puses, gan no valsts kapitāla ieguldījuma puses ir tieši galvenie un reģionālie autoceļi. Tikko kā tu nobrauks nost, līdz ceļš pēc 2020. gada, uz vietējiem ceļiem šī situācija noteikti būs sliktāka. Sapratu. Turpināsim pēc mirkļa par pārējiem mērķiem. Raidījumu cikls Vīzija. Otrdienās 10. Radio Boom FM, 18. RTV. Pārunāsim nedaudz par naudu un par to, kādus mēs varam likt mērķus šajā virzienā. Un, principā, negribās runāt par naudu, tas atgriešanās atpakaļ nedaudz ir. Bet tomēr es saprotu, ka tā nauda jau Latvijā pietiek. Mūsu uzdevums būtu tikai panākt ar sabiedrības un politiķu līdzdalību to, ka tā nauda, kas ir no akcijas nodokļiem, no nodokļiem, ko mēs samaksājam par savu mašīnas reģistrāciju CZD, ka tā nauda kaut kā nonāktu pie mums atpakaļ ceļos. Jā, saskaņā ar mūsu aprēķiniem katru gadu šoferīši braucot ar mašīnām samaksā gan par akcijas nodokli, gan par eksploatācijas nodokli vairāk kā 500 miljonu eiro. Un jāsaka tā, ka šī nauda aiziet kopējā valsts budžetā, un tad pamatojoties uz politisku lēmumu tiek piešķirts konkrētām nozarēm, kas demokrātiskās valstīs tā ir pieņemts, jā, un arī konkrēts lēmums ir par to, cik tad aiziet ceļu uzturēšanai un būvniecībai. Problēma ir tāda, ka pētījumi rāda, ka visās pasaules valstīs, kurās ir ilgspējīgs finansējuma modelis, jeb arī to var nosaukt savādāk, pieņemsim par autoceļu fondu, visās šajās valstīs, kur šāds finansējuma modelis ir, ceļu stāvoklis ir labāks. Un tā ir arī atšķirības starp Lietuvu un Igauniju un Latviju, ka Igaunijā aiziet 75% no akcijas nodokļa, Lietuvā 55%, un Latvijā ir šis ikgadējais politiskais lēmums par finansējumu apjomu. Tad viens no mērķiem, kas būtu jāpanāk ne jau faktiski tikai autoceļiem kā uzņēmumam, jeb Latvijas ceļiem, sakot, kā uzņēmumam, bet varbūt visai nozarei un pat sabiedrībai kopumā, ja mēs gribam uzturēt to asinsriti, par kuru mēs runājam iepriekšējā šajā mūsu pauzē, tad ir panākt, ka būtu autoceļu uzturēšanas fonds, vienalga, kā mēs viņu nosaucam, ka mēs fiksēti nosakam, tāpatās kā ar armijai 2%, kaut kā tā, ka mēs nosakam, ka ir svarīgi, lai būtu šis ilgtspējīgais finansējums un lai būtu prognozējumība, lai mēs sabiedrībai varētu pateikt, lūk, nākamajā gadā ar pieejamo finansējumu paredzēts darīt to un to, arī nozare to zināt un saulaicīgi jau plānot savus resursus, un visi būtu interesēti tajā, kad būtu skaidrība, jo tikko kā ir skaidrība, tā mazinās nenoteiktība, un arī mēs reiķinām to, ka tādos gadījumos arī mazinās gan sabiedrības neinformētība, gan mazinās uzņēmēju dempings vai uzņēmēju blefs zināmā mērā arī iepirkumos. Bet es atkal tāda maza remarka. Par kafejnīcām un par viesnīcām mēs dažkārt spriežam pēc ieiešanas toaletē. Mēs redzam, kāda ir tur kārtība, un tas liecina arī par kopējo līmeni. Manuprāt, tie ceļi, tas ir kā tāds, zināmā mērā spogulis sabiedrībai. Ja mēs uztveram, ja mēs zobus mazgājam tikai 3 minūtes pirms iešanas pie zobārsta, nevis visu laiku, lai izvairītos no karieres. Līdzīgi kā mēs ceļus remontējam tikai tad, ka viņi ir sabrukuši, nevis uztveram viņus kārtībā ikdienā, tas tomēr liecina par mūsu tādu kopējo sabiedrības briedumu. Kādā veidā mums panākt, lai tas mērķis būtu tāds, ka mēs katru dienu tos zobus mazgājam, komats un tos ceļus uzturam? Es domāju, tā ir informētība, vēlreiz informētība. Bet ko tur mēs varam informēt? Mēs saprotam, ka tas ir nepareizi. Pēc būtības izbūvējot ceļu arī tikko, kā jauns ceļš ir izbūvēts, paiet aptuveni 7 gadi, kad ceļā sāk parādīties jau zināmas noguruma pazīmes, sagums sāk nodilt, sāk veidoties nelielas plaisiņas un ir nepieciešama periodiskā atjaunošana šim ceļam. Cik es saprotu, tā problēma ir, ka mēs tā vietā, lai viņi remontētu pēc gada, pēc pusotra, visu laiku uzturētu viņu kārtībā, pēc 7 gadiem, mēs to nedarām. Mēs to nedarām. Mēs gaidām, ka viņš būs pussabrucis, un tad vaimanājam. Tieši tā, mums ir ceļi, kas ir vairāk kā 40 gadus veci, kur nav pieredzējuši rekonstrukciju. Un līdz to, protams, vislētāk sabiedrībai būtu veikta remonta tajā brīdī, kad ir vismazākie izdevumi šī ceļa uzturēšanai, kas ir aptuveni 7-8 gadi pēc izbūves sākuma, nevis gaidīt, kad ceļš ir pilnībā sabrucis, un tad, protams, šīs izmaksas ir daudz lielākas. Pārfrāzējot, tas mērķis būtu panākt tādu sabiedrības izmaiņu attiecībā pret ceļiem, ka mums viņi katru dienu jāuzpucē, nedaudz katru dienu jāieguldās. Protams, ka mēs varam izdarīt kaut ko naudu ieguldīt. Tā ir zinām alegorija. Nopērkot mašīnu, pieņemsim, jums ir uzņēmums, jūs nopērkat mašīnu. Ar šo mašīnu jūs vedat, pieņemsim, kravas. Tad, kad jums šīs kravas rada peļņu, jūs brauciet, ja jūs šai mašīnā neieguldiet, viens brīdis, ka mašīna vienkārši saplīst. Un tajā brīdī jums rodas zaudējumi. Bet ir arī otra stratēģija, ka jūs mašīnu regulāri uzturat,
vedat uz apkopi, veicat kapitāla remontu, tad, kad tas nepieciešams, un tad sabiedrībai tās izmaksas ir daudz lētākas, un arī peļņa ir daudz lielāka. Ceram uz to, ka sabiedrība to sapratīs. Viens no mūsu mērķiem, kā es varētu rezumēt, atgriežamies pēc minūtes. Vīzija. Raidījumu cikls Vīzija radio portālā BUM.FM, BUM.FM YouTube kanālā un RE.TV. Jā, mēs paspējām parunāt gan par to, kādus mērķus uzstādīt, ja mēs tā varētu teikt, attiecībā pret sabiedrību un viņas attieksmi pret Latvijas ceļiem. Mēs parunājām par to, kādas naudas mēs gribētu no sabiedrības un tā skatā no valsts dabūt priekš Latvijas ceļiem. Bet tur, protams, ir viens jautājums, kas vienmēr paliek aktuāls, kāpēc arī tai skaitā Latvijas ceļiem bieži vien tā nauda nenonāk tik daudz, kā gribētos. Ne tikai tāpēc, ka citiem vajag, bet arī tāpēc, ka mēs kaut kādā veidā tomēr būsim godīgi neuzticamies tam, kas ar tiem ceļu naudu pēc tam notiek. Kas ir tas, ko varbūt Jānis Lanka, jaunas valdes priekšsēdētājs, varētu darīt, lai A. mainītos sabiedrības uzticība, B. Domāju, ka tur jau nav bez pamata arī tā neuzticība, lai arī tiešām tas ceļu stāvoklis būtu nedaudz labāks. Es domāju, sabiedrībai pats svarīgākais ir saprast, kur paliek viņa maksātie nodokļi. Un tā skatā, cik racionāli tiek izmantota ceļu būvniecībai paredzētā nauda. Un jāsaka tā, ka viena no prioritātēm noteikti ir kvalitāte. Un tādēļ ar šā gada 1. janvāru mēs esam izveidojuši autoceļu kompetences centru ar konkrētām funkcijām. Papildus, kas bez ceļu laboratorijas, kas brauc un veic neplānotās pārbaudas pa visu Latviju, vairāk kā 1800 pārbaudas iepriekšējā gadā. Šogad mēs to noteikti vēl pastiprināsim. Tātad pastiprināsim materiālu pārbaudas pirms būvniecības uzsākšanas, būvniecības laikā, pēc būvniecības. Tāpatās mēs esam investējuši grunts penetrācijas radarā šajā gadā. Tas nozīmē grunts radars. Tas nozīmē, ka ja līdz šim mums bija radars, kas varēja noskanēt līdz 70 cm dziļumam, pārbraucot pāri ceļam, kas ir apakšā. Šogad mēs iegādāsimies radaru, kas spējas noskanēt līdz 7 metru dziļumam. Tas noderēs gan pirms projektēšanas uzsākšanas, pārbraucot pāri ceļam, šī informācija digitālā veidā tiks iedot projektētājiem, lai viņš redz, kurā vietā ir iespējams kaut kāda kūdras bedre vai mālaina grunts. Tāpat tās projektētājiem jāveic urbumi, bet šī ir papildus informācija. Tāpat tās to mēs varēsim pārbraukt pāri pēc būvniecības pabeigšanas, lai redzētu katru konkrētā slāņa biezumu un atbilstību tam, kas ir paredzēts arī tehniskajā projektā. Mēs plānojam pastiprināt visas procesus, kas ir saistīti ar kvalitātes kontroli. Sākot ar to, ka izstrādātiem tehniskajiem projektiem tiks veikts papildus ekspertīzes par šo tehnisko projektu kvalitāti. Tātad būvniecības laikā vairāk neplānotās pārbaudas, ko es aicinu arī sabiedrību, par jebkuru aizdomīgu gadījumu, kas viņiem liekas vai kas viņiem nav skaidrs, var zvanīt uz mūsu bezmaksas diennakts informatīvo tālruni, kas ir 8000 5555. Zvans ir pavelti, var informēt par jebko, kas attiecās uz ceļiem. Liela bedre, sagāzies koks, šķība zīme, kaut kur liekas, ka kaut kas nav kārtībā. Noteikti zvaniet, piefiksējiet, visi zvani tiek ierakstīti kvalitātes nodrošināšanas nolūkā, un mēs noteikti reaģēsim. Tas ir, mēs stiprinam visos etapos, tā kā kvalitāte, tas ir mūsu jājums zirdziņš šobrīd numur 1. Ja es pareizi saprotu, rezumējums ir, ka līdz šim varbūt tas bija mazā, bet tagad tāds ļoti liels uzstādījums ir kvalitātes pārbaude, kas līdz šim, cik es saprotu, nav īpaši notikusi. Es teikšu tā, kvalitātes kontrole vienmēr bijusi ļoti svarīga, vienkārši mēs šobrīd viņu stiprinām daudz jūtamāk. Jā, un tad mums ir palikuši vēl pusotra minūte, un ko mēs darām ar tā saucamajiem atkatiem un to, par ko sabiedrība pārmet? Ko es varu pateikt? Tas noteikti ir sabiedrības uzticēšanās jautājums. Ne, bet kā mēs viņu varam panākt? Es domāju, pēc iespējas caurspīdīgums. Tas viens no mērķiem noteikti lielāks caurspīdīgums. Arī šobrīd konkursos mums vidējais pretendentu skaits, kas piedalās, ir 9, 10. Tas nozīmē, ka ļoti liela konkurence, un uzņēmēji pēc būtības šobrīd viņi nevar pat paredzēt lielu peļņas procentu. Jo, ja tu paredzēsi lielu peļņu, tu pēc būtības konkursā neuzvarēsi. Un šobrīd arī pēdējos iepirkumos mums ir tāda tendence, ka plānotās cenas ir pa 25 līdz 30% zemāks nekā mēs esam plānojuši. Varbūt tas rezumējums ir tāds, ka ja mēs zināsim, ka
pārbauda rūpīgi. Tad konkursu kārtībā skaidrs, ka nosaka mazāko cenu. Nekādā gadījumā nav iespēja no tā, kas ir prasīts tehniskajā projektā. Tu nevari vinēt ar lētāko cenu un tad izdomāt, ka būvēs kaut ko, kas nav tehniskajā projektā. Tā, kas līdz šim ir bijis, bet tad ar jauno kvalitātes standartu varētu panākt, ka mēs to nomēršam. Mēs kontroli stiprinām gan lielāku projektētāju atbildību, būvzrauga atbildību, būvnieku atbildību, kur garantijas laiks ir palielināts, gan arī mūsu kā pasūtītāju papildus kontrols. Jā. Ar šiem visiem radariem, urbumiem, brauksim, urbsim, pārbaudīsim, par to nav jautājumu. Paldies! Uz to arī ceram. Paldies! Uz redzēšanos! Raidījumu cikls Vīzija. Otrdienās 10. Radio Boom FM, 18. RTV.